Vakar visiem, kas atnākuši, man liekas, ka esam diezgan... Var droši. Man liekas, ka mēs tā esam arī visi daudz pārsteigti, ka tik daudz cilvēku tomēr ir saorganizējušies un spējuši atnākt. Īs ieskats varbūt par to, ka vēsturi vispār un kas notiek tagad. Šo pasākumu mēs mēģinām norganizēt kaut 4 gadus atpakaļ, kad es pēdējo reizi biju šeit. Toreiz mēs Līga Hoja satikāmies un domājam, ka vajag kaut kādu latviešu biznesa community Kalifornijā mēģināt kaut kādu, nezinu, vai no organizācijas vai kaut kādā pašplūsmā apvienot un kaut kā sanāk kopā. 4 gadi pagājuši, principā, sanāca tā, ka esmu atrodos šeit un mēģināt vēlreiz to pasākumu idejas rīkošanu tā kā atjaunot un, izdevies. Un cilvēki ir kaut kādu zināmu kritisko masu. Mēs esam latviešiem, kas ir Latvijas un latvieši, kas Kalifornijā mēģinājuši salikt kopā, un tur mēs visi esam. Tas, kas pašlaik, es saprotu, ka tā bilde vajadzētu būt kaut par internetā, tiks, es nezinu, vai Latvijā ir 5 no rīta kāds to varētu skatīties, bet tur būs arī ieraksts principā, kur mēs kas varētu parādīties ar YouTube un cilvēki varētu apstīties, kā izskatās latviešu community Silītas ielajā un sākusē kaut kad 2014. gada janvārī. Paldies mūsu atbalstītājiem Printful par to, ka mēs esam spējuši finansiāli iztikt, bet dalības maksam šī pasākuma dabūt galda telpas. Un te ir pāris citi atbalstītāji, kas šādā vai informatīvā veidā vai citā ir atbalstījuši šo pasākumu. Tas ir Blumentāls software, tas ir Rīga High-Tech University, ko es izstādīšu projektu, kas ir arī viens iemeslam, kāpēc atrodos šeit. Ziemeļkalifornijas Latvijas biedrība, Los Angeles biznesa sajiet klubs un Lidiju personīgi, bet viņi diemžēl pats šodien, cik saprot, ka nav. Blušak Bikes ir kompānija Latvijas, kas nodarbojas ar velosipēdiem, tālīdzīgām lietām. Un Techhub tas ir tie, kas nav bijuši Rīgā, tas ir laikam lielākais startup tehnoloģija kopiena, kur Andris Bērziņš un citiem puišiem ir spējuši uztaisīt kaut kādas ekosistēmas pazīmes, kas Latvijā griežās par startup vidu un kas informatīvi atbalstīja šo mūsu pasākumu. Šis ir apmēram tas neformālais mēģinājums, uztaisīt kaut kādu vakaru programmu, un es gribēju varbūt sākumā sākt personisko iepazīšanos, vienkārši ejam kaut kā par riņķi, vienkārši pasakam 2 vārdos, kas mēs, te laikam bija tas ir, kas es esmu, ko es nodarbojos un ko es varbūt vēlētos no šīs, community vai šīs sabiedrības kaut kādā veidā iegūt vai kaut kas ir vajadzīgs, ja kādam ir kaut kāda vēlme. Un es nezinu, varbūt ar pirmo rindu, varbūt ar dāvu var sākt un tad kaut kā tur viss pēc kārtas varbūt izējam ātri pāris vārdos un kaut kā pilnīgi neformāli. Jā, es jā, pareizi, aizmirst pateikt, kas sastāstījām. Man sauc Rikārds Gailums, es sēžu uz daudziem krēsliem, viens pēc būtības esmu tehnoloģiju uzņēmējs ar jau kaut kādu 4 gadu pieredzi savu startup dibināšanā. Daži no zināmajiem principā te viņi nav redzami, jā, viņi saucās Versvīt un nodarbojās ar autentifikāciju sociālajiem tīkliem un principā arī tieši nodarbošanos zināmā mērā, tāpēc arī tas viss pašlaik arī notiek. Un vēl cik man paralēlas darbības ir sociālās aktivitātes ar labākas saistībā, kas ir non-profit biedrība, ko mēs nodarbinājām 4 gadu atpakaļ, lai būvētu šo tiltu starp Kaliforniju un Latviju. Un šī te pašlaik nodarbojas ar Rīga High-Tech University, respektīvi tā bezpēļņas jaunu tipu universitāte Latvijā, to es pasātīšu arī vēlāk. Tā ka tas īsumā ir pa manīm, bet tad mēs varētu par dāvu varbūt te kaut kā par īņķiziet. Jā, savs dāvs izstādes, pārstāv šeit Printful draugiem grupu, 4 gadus jau strādāju draugiem grupām, to es varbūt vēlāk pastāstīšu. Jā, darbojos tur vairāk kā projektu vadītājs, vadu Latvijas komandu un Liberts vada tā kā Amerikas komandu. Šobrīd es atbraucu šeit kā iepazīties ar Amerikas cilvēkiem. Man sauc Kristīna Brieda, es šeit neko nepārstāvu. Es šobrīd strādāju Google kartēs, bet atnācu iepazīties ar latviešiem un kaut kāds kontakts izveidot. Helmuts Bems, es pārstāvu uzņēmumu SonarWorks. Mēs esam Rīgā bāzēts uzņēmums, bet 1 līdz 2 mēnešus mēs pavadām Amerikā, jo Los Angeles mums ir galvenais tirgus. Mēs darbojamies mūzikas tehnoloģiju jomā.
Principā ar mūziku relatīvi maza sakara, tur viss ir datori, matemātika, tā tehnoloģijas implementācija, bet pielietojums ir tā kā mūzikas industrijā. Un mēs katru gadu braucam uz CESu un NAMU, kas ir divas lielās izstādes priekš mums. Tad mēs apmēram mēnesi pavadām Losandželosā, katru gadu staigājot pa ierakstu studijām, jo Losandželos ir tā kā 40% no pasaules tirgus, ja skatās uz mūzikas industriju. Mums ir jau bijuši 2 kārtas finansējumi no Imprimatūra kapitālu, kas ir Rīgā bāzēts riska investīciju fonds. Un kas man galvenokārt interesē, ir kontakti šeit ar attiecīgi manā industrijā darbojošajām organizācijām. Man specifiski ļoti interesētu Pandora, es nezinu, ja kādam ir kontakti, Google mūzika, Apple mūzikas sadaļas, Erdio. Ja kādam ir kontakts tajās organizācijās, lūdzu, iesakieties. Labvakar, mani sauc Antre, es atbraucu uz Ameriku 3 gadus atpakaļ biznesa projektā. Es piedaru kompānijai, kas pārdod Amerikā kriosaunus. Mēs atvedām kriosaunus uz Ameriku. Tā sanāca, ka es apprecējos ar amerikāni, un mans biznesa projekts uz 3, varbūt maksimums 5 gadiem pārvērtās par ilgtermiņu projektu. Es vēl joprojām pārdodu kriosaunus, man pieder daļa šajā uzņēmumā, un kopā ar vīru mēs būvējam biznesu, kas ir saistīts ar vīniem, tāpēc, ka mēs esam Kalifornijā. Un man vienmēr prieks dzirdēt latviešu valodu un satikt latviešu sejā, jo neskatoties uz to, ka šeit ir tik daudz latviešu šajā reģionā, ikdienā satikties sanāk praktiski jāsaka, ka nemaz. Labvakar! Es šo pasākumu īstenībā ļoti gaidīju. Man vienmēr liels prieks satikt tik daudz latviešus. Pati pārstāv advokātu biroju. Mani sauc Inese Grate, un mēs strādājam migrācijas tiesībām. Tas nozīmē, ka mēs palīdzam gan latviešiem, gan citiem cilvēkiem dabūt attiecīgās vīzas uz Ameriku. Mēs palīdzam dibināt uzņēmumus, mēs strādājam ar startupiem, tad mēs reģistrējam uzņēmumus, mēs palīdzam viņiem tikt uz Ameriku, dabūt nepieciešamās vīzas. Un jā, tā kā es ļoti labprāt ar kādu runāt, ja kādam būtu kādi jautājumi. Paldies! Labvakar! Mani sauc Ilze Dzināvska, es pārstāvu pati sevi. Es esmu mediātora un strādāju konfliktu risināšanas jomā. Es uz Ameriku atbraucu 2007. gadā, dzīvoju šeit 3 gadus San Diego. Es studēju konfliktu risināšanu un strādāju starptautiskiem konfliktiem. Un tagad tā kā mana personiskā dzīve ir pilnībā pārņēmis SonarWorks. Es esmu šeit arī, lai atbalstītu zināmā mērā šo uzņēmumu. Man ļoti interesē startupu komandu spēja ilglaicīgi sadarboties un risināt konfliktus. Un tā kā es skatos arī uz to profesionāli. Tā kā man interesēs noteikti jūsu stāsti un izaicinājumi par partnerību, ilglaicīgumu un konfliktu. Spēju konfliktus transformēt pozitīvās iespējās. Un šis laikam ir pirmo reizi, ka es redzu, cik daudz latviešus Kalifornijā. Es agrāk vienlaicīgi nekad neapmeklēju tādu pasākumu. Tagad es pārsvarā esmu bāzēta Latvijā kopā ar Mr. Bēnu. Yes. Kas es esmu? Es nezinu. Es esmu daudz. Visādas lietas. Es biju jūras biologs, vēl esmu zinātnieks jūra biologs. Mana grupa darbojam ar šo ROVs, es nezinu, vai tos robots, kas lido apakš jūras, un es arī biju Limoža experts Abalone, kur es dzīvoju, tad Fort Bragg ir vislabākā Limoža palikis un visvairāk palikis. Kāpēc mūsu darbs bija saglabot, viss, kas bija tur ārā, skaitīt un saglabot. Tas tagad to nedarbās visvairāk. Man ir vēl biznes, tas ir Karpov Marine Biological Research, KMBR, bet mans vislielāks darbs sāka
93. gadā, kad es aizbraucu atpakaļ uz Latviju. Es tur saņēmu manu pilsonību, mans brālis Aleksandrs jau bija tur pirmāk. Viņš bija jaunais brālis, viņš bija mākslinieks, viņš taisīja grafikus. Un tu zini, mēs esam, piedod, ka tas nebūtu tik īsti, tas ir garāk. Es esmu arī aktors, man patīk dziedāt un arī tādas lietas, bet Aleks pirmais aizgāja atpakaļ. Tu zini, mēs bijām izsūtīti, visi vecāki bija uz Vaginas aizvadīja uz Sibīriju. Pus no tiem cilvēkiem nomira tūlīt, un mēs esam tie, kas pārdzīvoja. Kad mēs atbraucam šeit, mans tēvs atstāja mūs uz, viņš atrada jaunu krievietu, un tad mēs esam vieni paši, mana māte mūs izauga, līdz kamēr viņa nomira agri. Tu zini, tie cilvēki, kas bija izsūtīti, daudz no viņiem bija sirsnīgi, bet arī sabojāti. Tu tāda, te vajag saprast, viņi visu pazaudēja, viņa vecāki bija vislabākais zemnieks visā Latvijā. Ulmanis iedeva viņam kaut kādu dāvanu par šo. Viņam brālis bija, viņš bija labklājības ministrs, viņš arī bija Daugavpilis majors 3 reizes. Un tie brāļi abi aizgāja uz Vaginu. Bet tad mans brālis Aleksandrs bija sociāli realists. Daudz cilvēki nesaprot to māksliniecību. Tas ir, tu zini, tur Latvijā visi domā socialist realism. Tu samaisi, tu zini, propaganda ar īstību. Un viņš taisīja tādas darbus, kas visi draugi no tās mākslas saka, ka viņi teiks, stulbis, nekas tos nenopirks no tevis. Kas grib nopirkt šādus? Un tu redzi, grib pārbaudīt, es viņas darbus rādu tagad. Tu varbūt vēlāk konstatēji. No, klausies, ka tev laiks ir, man ir lapa, es uzliks, tu varēsi pārbaudīt, bet es īsi, tā lieta ir, tagad man es aizgāju atpakaļ katru gadu 20 reizes, ka es esmu Latvijā, man tur zemē, un es saglaboju tos darbus, un tagad jau mēs esam taisību izstādes Latvijā. Tur jau bija 3 izstādes, pēdējā gadu bija 3 izstādes, un šo vasaru būs izstāde Rotko muzejā. Un, ja jūs gribētu, visi varētu dabūt ielagumu no manis, tā atklāšana būs 12. jūnijā. Brīnišķīgi, tā Rotko muzeja ir vislabākā muzeja Latvijā. Okay. Varbūt pēc tam beigās, ja tur kaut kā sarunāsim. Tālāk. Sveiki, man būs īsāk. Man sauc Guntis Čodrs. Esmu dibinātājs un vadītājs uzņēmumam Valmo. Valmo ir tāds interesants projekts, kas vienā ziņā tā ir platforma priekš izstrādātājiem, kuriem mēs palīdzēsim nodrošināt to identifikāciju un komunikāciju ar lietotājiem, tā kā offline varētu teikt, fiziski reālā pasaulē. Un otrs, tas ir, kā mēs paši to platformu izmantojam un izstrādājam līdz galam arī lojalitātes programmām. Tas nozīmē, ka arī jau gala lietotājs varēs 10 minūšu laikā uztaisīt sev lojalitātes programmētas veikals vai kas. Ieradāmies tirdzniecības misijā starp Latviju. 10 dienas dzīvojamies pa Silikonu ielai, mēs satiekam mentori. Silīci! Los Angeles tās Silikonu ielai. Mēs tagad, 10 dienas dzīvojamies apkārt. Tu netur trapīju. Nu viss? Vairs tev neklausās. Edgard? Prezentācija, man nav PowerPoint līdz šovakar. Mani sauc Edgars Kalns. Es reprezentēju sevi šovakar, bet es ikdienā strādāju pie SRI International, ko cilvēki varbūt pazīst kā Stanford Research Institute. Un es nodarbojos ar jauno tehnoloģiju attīstīšanu, tīpaši jomā tā kā runas pazīšana, speech recognition. Varbūt jūs esat dzirdējuši tādu application vai kompāniju, kas saucās Siri, ko nopirka Apple. Tā bija SRI kompānija. Un mēs tagad mēģinām attīstīt vēl vienu vairākas tādas firmas, startups bāzēt ar šito pašu tehnoloģiju. Es man interesē jums parunāties par sadarbības iespējām. Paldies. Jā, es Māris Vesels. Esmu ciemos pie radījuma tikai, šeit garām braucot, varu teikt.
Līdz aprīlim būšu tikai šeit un atnācu, lai dabūtu jaunus kontaktus, iepazīt latviešu šeit. Satikties latvieši pēc 10 gadiem, otrā pasaules galā. Tas ir vienkārši, lai gandrīz vai citur pasaules malā satikties nekā ikdienā, kad mums kaut kur jāskrien ir apkārt. Ne? Tas vispār. Es esmu Kārlis Lielons, pārstāvu sevi. Ikdienā strādāju pie tīkla drošības kompānijas Blue Coat Systems. Lielajā esmu 4. gadu. Pēc amata esmu testētājs, mēģinu salauzt visu to, ko man dod. Un, ja man izdodās, tā tad labi, ja neizdodas, ne tik labi. Atnāc iepazīties ar jauniem cilvēkiem, dibināt kontaktus. Absolūti neko nelaužu šo. Mani sauc Raivis. Es atnācu šeit, lai pēstu. Īstenībā uzņēmuma būvēšana tāds nišas temats ir man, tāpēc es atnācu paklausīties, ko mēs te darām. Un par sevīm, jā, pašreiz atpūšos pēc tā diezgan intensīva perioda. Tas vispār. Tur stāvēt arī tur patās mierīgi, nevajag tur baigi iet kaut ko. Tā, viss redzēt. Jā, pareiz pieņem. Mani sauc Una Vēlande. Es, laikam pārstāvu, jā, nevis sevi, bet drīzāk latviešu sabiedrību šeit, jeb šo Ziemeļkalifornijas latviešu biedrību, kurā aktīvi darbojos visu laiku, gandrīz kopš šeit esmu. Dzīvoju jau 4 gadus, atbraucu līdz savam vīram, Kārlim. Un audzinu meitiņu ikdienā un brīvajā laiku, visu brīvo laiku, patiesībā pavadu latviešu namā. Mans galvenais pienākums ir informācijas izplatīšana, tīkli, kontakti, palīdzēt cilvēkiem jebkuros jautājumos. Bet arī daru vispār jau rīkoju sarīkojumus. Pateicu piedalos ziedu korī. Pat atjaunoju daudz kolektīvu. Tā. Tā kā kultūra un latviskās lietas, izglītība un tādas lietas, kas šeit līdz apkaimē notiek, tad varu palīdzēt šādos jautājumos. Es esmu Tāra Zolnere, es arī pārstāvu Ziemeļkalifornijas latviešu biedrību, īstenībā šobrīd es viņu arī vadu. Un atnācu tādēļ, ka es tieši gribētu iepazīties ar cilvēkiem, kas šeit dzīvo un kas varbūt tik tieši uz latviešu biedrību un latviešu namu neatnāk. Un atgādināt vienu lietu, ka ir jau latviešu namā mēs darām visu kaut ko, tieši to, ko jūs nedarat, bet nedarām tieši to, ko jūs dariet. Respektīvi, mēs esam bezpeļņas organizācija. Ja jūs nodarbojaties ar peļņu, tad mēs ar bezpeļņu. Bet mēs darām vispārējo, rīkojam sajietus, rīkojam vēlēšanas, rīkojam koncertus, pie mums viesojas latviešu mākslinieki, mēs paši taisam mākslu. Un tāpēc es visus tos, kas šeit Ziemeļkalifornijā uzturas ilgāku laiku, gribu teikt tā, neiet latviešu namam ar līkumu, nāciet iekšā. Visas lietas notiek ļoti interesanti. Un tas ir tas, ko mēs tur, tā sakot, izklaidējamies ik pa laikam. Tā kā ņemiet vērā un e-pastus, viņi jums viss izstāstīs. Es esmu Armands Stafrāns, dzimis Latvijā, bet savu izglītību lielāko daļu iegūst Amerikā, beidzot Berklijā, elektronikā, bet citas ieras elektronikā, kas nodarbojās ar elektronu optiku, ar mikrovīņiem, ar pātrinātājiem fizikā un tam līdzīgi. Un tā es esmu pavadījis labdaļu no savas profesionālās dzīves, sakot tehniski, vēlāk pārējot lēnām pilnīgi uz menedžmentu, varot arī dažas divīzijas pievienot kompānijas. Un kādu laiciņu atpakaļ atstāju pilnlaiku darbu un nodarbojos kā konsultants
tieši tehniski savā laukā. Man ir maz tādas reālas lietojamas saprašanas par digitālo elektroniku, izņemot viņas lietošanu. Mēs lietojam ļoti daudz, ļoti komplicētas kodas, ja programmas, priekš elektronoptikas un tā tālāk. Un viņiem man jāsaka, ka ko es varu dot, varbūt ir drusku perspektīvu, kā Silicija ielai ir attīstījusies, jo, kad es iesāku strādāt elektronikā, tad Silicija ielai bija Stanfords industriālais parks. Un uz blakus bija Hewlett Packards, un mēs bijām, Verians bija kompānija, kas bija Hewlett Packards, mēs bijām ļoti tuvu. Un mums bija semināri, gāja no vienas kompānijas otras un tam līdzīgi. Un dažas lietas, kas mums likās pat varbūt drusku neinteresantas, mēs sacījām Hewlett Packards tāņiem. Bet Hewlett Packards, kurš izauga par kaut ko milzīgu, viņu lielu kļūda. Un kamēr tā lauks, kur mēs esam elektronoptikā un mikroviļņos, ir palicis ierobežots, bet ļoti, ļoti svarīgs un ar augstu tehnoloģisku saturu. Man ir vienmēr interesēja, kas notiek Latvijā tehnoloģijā, un kad Latvija atbrīvojās 91. gada rudenī, es aizbraucu uz Latvijas, vēl toreiz vadīju vienu divīziju priekš Peljonu un satikos ar latviešiem elektronikā ar vadību VEFā un ar vadību Alfā. Ar cerībām, kad varētu ko, kas tiek darīts Latvijā, ievest tirgū šeit. Tas mums neizdevās. Tur ir daudzi iemesli, kur pašlaik nav rakstījumi, bet samērā īsā laikā Alfa palika par supermarketu un veids daudz samazinājās. Tā, bet man ļoti interesēja, kas notiek ar jaunām lietām Latvijā, un ja es varu kaut ko dot, tas nav daudz drusku perspektīvu, kā viss elektronika attīstīsies Amerikā, kas notiek Silicija apkārtnēs lielos vilcienos, un maz drusciņš par managementu, kā managēt kompānijas, jeb divīzijas, tam līdzīgi. Un es esmu to palīdzies, cik tas ir, kas droši vien nav daudz, bet labprāt. Paldies, tālāk, kas... Mani sauc Raivis Freimanis, un es pārstāvu uzņēmumu Brainstrike. Mēs esam tāds samērā jauns startups Latvijā e-apmācību jomā, bet paši tajā jomā darbojamies jau diezgan ilgi ar manu co-founderu Sergeju, un vispār mēs esam 3 cilvēki no mūsu uzņēmumā, un ja kādam ir kaut kāda vērtīga kontakti mazumtirdzniecības jomā vai banku jomā, mēs būtu priecīgi par to aprunāties, jo tas ir tā kā mūsu mērķis tirgus. Ir kaut konkrēti uzņēmumi vai tas ir mazumtirdzniecība, viņi tikai, ir medicīnas preces un... Walmarts, vienalga, jo tas mūsu produkts, ko mēs piedāvājam, viņš ir pielietojams praktiski jebkurā uzņēmumā, kuram ir diezgan liels mazumtirdzniecības tīkls ar ļoti daudz darbiniekiem, kurus vajadzētu tā kā, Tas principā business to business, tas sales models, interesē cilvēks varētu produktus mēģināt notestēt, pārdot, Amerikas tirgu, principā. Jā, tieši tā. Varbūt tālāk. Sveiki, apkārt. Mani sauc Sergejs, jūs par mani pastāstīt, es nezinu, ko man pateikt. Es esmu tehniskais cilvēks un Raivi koledžas jau 6 gadus un tehniskais direktors tajā pirmajā uzņēmumā un arī tehniskais dibinātājs tajā otrajā uzņēmumā, kas ir saistīts ar retail. Tas ir principā viss. Super.
Jā, labvakar, mani sauc Aleksejs, esmu studijētājs šeit, kā visi kopā. Bet, principā, man ir savs arī projekts, mēs taisam mobilas aplikācijas Rīga, Latvijā, iOSiem, Androidiem, tā. Viss, kas ir par mobilam aplikācijām vai kompānijām, kuri var to izmantot, vai kaut kādu tādu kontaktu, tā nozīmē, viss tās ir interesants. Vai nu, ka varbūt vajadzīga aplikācija? Jā. Okay. Labākā aplikācija. Mēs nevarēsim samaksāt vienīgi. Varam sarunāt. Latvijas cenās. Jā. Sveiki, man sauc Arturs. Kādu laiku biju Kalifornijas latviešu vidū. Tā kā pavadīju pusotru gadu šeit, dzīvoju San Francisco, Chinatownā, labākā vieta pilsētā. Affordable visvairāk. Man ļoti šeit patika un strādāju jaunu uzņēmumu akceleratorā Kunstkope. Tas bija tīro tehnoloģiju jaunu uzņēmumu. Tā laika šeit tika pavadīts vērtīgi, dziedot pie koriem, piedaloties runas un latviešu biedrības ļaužu veidoties pasākumos. Un ceļrošanas atpakaļ ar partneru Sanitu mēs, nedzīvos vispār. Radās tā doma, ka vajadzētu kaut kā bīdīties atpakaļ un kaut kā varbūt mēģināt arī palīdzēt citām kompānijām, teiksim, tiem jaunu uzņēmumiem no Latvijas atbraukt un sajust šo silts ielais garšu. Un tā radās biedrība Startup Latvija, kas tagad Latvijā nodarbojas arī ar coworking pakalpojumu, konsultācijām un mazliet startup akcelerēšanu, bet viens no mūsu produktiem ir šīs jaunu uzņēmumu misijas uz Silts ielai, un mēs pašlaik esam jau 3. Precīzi nesaucot varbūt kompāniju nosaukums un tos paveiktos, mēs varam teikt, ka ir diezgan daudz success. Teiksim, tik cik 10 dienās Kalifornijā var izcīnīt, tik kompānijas ir izcīnījuši no iepriekšējiem braucieniem. Un pašlaik jūs satikāt Džeks, ko mēs esam atveduši. Kopumā vispār vajadzēja būt 12 no 6 dažādām kompānijām, bet cerams, ka viņi ir kaut kur ārā ielās un tiekās ar klientiem, jā, un, teiksim, strādā pie šī rezultātu sasniegšanas. Mēs vēl te būsim līdz nedēļas beigām. Un lasiet dienas biznesu, būs noteikti atsauks par to, kā mums te gāja, kāda intervija, kāds raksts. Ja nu gadījumā var palīdzēt kādam no mūsu džekiem droši. Mums arī meitene palīdzēt. Tā, ja ir kaut kāds interesi par tiem jaunuzņēmumiem, par kaut ko un vēlties man ļoti palīdzēt un sniegt, tad var taisināt Sanitu uz kafiju, jo viņš šeit dzīvo, var man zvanīt un tad jau sarunāsim visu kaut ko. Tā, paldies! Arturs jau bija ievad mani sauc Sanitā, un tajā brīdī, kad es mazliet vairāk pirms gada braucu uz Ameriku, tad Arturs bija apmēram tajā laikā, kad viņam bija jābrauc atpakaļ uz Latviju. Tad mēs sapratām, ka mēs esam tā kā on the same page un sākām darīt Startup Latvijas lietas, vest uzņēmumus uz šeieni. Un es paralēli sāku strādāt akceleratorā Sunnyvale, kas saucās Plug and Play Tech Center. Es vadīju viņu B2B akcelerācijas programmu gadu. Pēc gada man tā kā bija jābrauc atpakaļ, bet tā vēl nebija atgriezties Latvijā vairs, bet tā kā paliku šeit un īstenībā to latviešu ar uzņēmējdarbību, Latviju palīdzēt latviešu uzņēmējdarbībai kaut kādā veidā kurēt šeit. Es pievienojos citam akceleratoram, kas ir strādā tikai ar internacionāliem uzņēmumiem, starptautiskiem saucās Blackbox, kas ir Palo Alto tagad. Tagad es dzīvoju. Es dzīvoju šeit jau 5 gadus. No Latvijas atbraucu, jā. No sākuma bijām Dienvidu Kalifornijā, pēc tam pārcēlāmies uz šeit, uz San Francisco pusi. Un, jā, mūsu ģimenes uzņēmums saucās Cognitive Soft, SIN. Un tas galvenokārt tika radīts, lai piedalītos valsts organizētās programmās mazajām biznesām, lai iegūtu tos grantus. Tur jābūt kompānijai, tu nevari individuāli piedalīties. Teiksim, dažādas valsts aģentūras tiek izvirz dažādas problēmas, kompānijas dažādas piedalās ar saviem risinājumiem. Mūsu kompānijas galvenais darbības virziens ir programmatūras izstrāde tieši attēlu apstrādē. Jā. Ja kaut ko sīkāk jūs gribat uzzināt, es iedošu, protams, vizitkarti, un arī mums ir mājaslapa, kas pieties par to informāciju, kādi jautājumi būtu rakstiet, zvaniet. Tas īstenībā viss. Lielas. Jā. Pēdējais. Jā, tā, draugi, es gribu jūs apsveikt, esat pēdējais. Es saprotu, ka jūs esat noguruši. Godīgi sakot, latviski runāt man iznāk vienu reizi pa 5 gadiem.
es atnācu šeit, lai paskatīties uz dzīviem latviešiem. Un, ja paveicies... Kur nepaliek mazāk, paveicās. Vārds ir Aleksandrs, piedodiet. Dzīvoju Amerikā 22 gadus. Latviešu valoda nav dzimtā valoda. Praktiski ir abas divas. Latviešu un krievu. Krievu ir more sarežģīta, jo izglītība dabūt latviešu mūsu darbs un jūs cits. Okay. Kāpēc es esmu Jā, es pateicu, kāpēc es esmu šeit. Es savu Amerikas mūžu es pavadīju lielās pusvadītāju kompānijās, Hitachi, LSI Logic, strādājot corporate finance, korporāciju finansos, senior financial analyst, budžeta vadītājs. Kādus 3 gadus atpakaļ es kritu par upuri, kritu par upuri lielai depresijai. Nebija vairāk budžeta, ko man vadīt, given the axe, right? Tā viņi saka. Kopš tā laika es konsultēju, darīju šo to, bet tagad es meklēju savu niči, Laikam es, pietiekami jauns, lai nezaudētu entuziasmu, un pietiekami vecs, ka korporācijas vairāk negrib man viņam darbā. Tā ir problēma, Un es tagad skatos pa savu izveidu savu niči, un es domāju tā, ko es darīšu. Pat cik es zinu grāmatvedību, finansālo analīzi, peļņas analīzi, benchmarking, budgeting forecasting, viss tādas lietas, es domāju, ka es varētu būt noderīgs dažādiem sīkajiem, maziem biznesiem, kuri sākuši rasties šeit, depresijas garā. Varbūt arī tieks atbrauc uz šeit. Varbūt tieks arī atbrauc uz šeit, mums ir tāda. Varbūt arī, jā. Tagad, ko es varu piedāvāt? Es varu piedāvāt visu, ko jūs, draugi, gribat. Tas ir labs. Ko es gribu no sabiedrības? Laikam neko. Pats fakts, ka jūs eksistējat, ka es varu atnākt un parunāt, ka socializēties, tas mīns daudz. Un ja kādam ir vajadzība finansiālās vai grāmatvedības padomas. Paldies! Paldies! Jā, mums tas tā savstarpēja iepazīšanās, man likās, bija šī īsāk, bet es domāju, ka mēs esam diezgan daudz uzzinājuši viens par otru. Iespējams, ka jāizlaiž kaut kādas kompānijas iepazīšanāšanās, ja lielākā daļa principā izstāstīja par to, ko nodarbojās. Tāpēc ātrumā mēģināšu izskriet cauri tam, ko es biju domājis pastāstīt. Šo slaidu nelasīšu, tāpēc, ka šā principā ir skaidrs, kad ir nolēmts uz garlaicību, bet tā bija principā misija, ko labāk nodarbojās mērķi uzstādīt, ko mēs bijām definējuši 4 gadus atpakaļ, bet divos vārdos vienkārši mēs mēģinām uztaisīt šo tehnoloģiju pārnes tiltu starp Silīcija ielai, kas ir tehnoloģija tā kā pasaules kosmosa centrs un Latviju. Un te pārstāds lielai bildē pārstāds atziņas vai kaut kādu faktu, teiksim, kas ir pamatā visai tai vajadzībai, kāpēc mēs arī principā mēģinām sapulcināt cilvēku šeit. Respektīvi, ka tehnoloģija kļūst par
par tādu pamat konkurences veids starp modernām ekonomikām. Respektīvi, šīs te valsts pēdējā laikā tā tendence skaidrs, ka vairāk nevar konkurēt uz resursiem, kas viņām ir, tur zeme, transports, visas pārējās lietas, tehnoloģijas tās, kas principā tagad virs pasaules kopējo, teiksim, valsts konkurētspēju. Un lielā daļā šeit tehnoloģiskie startupi, tehnoloģijas iesāktie uzņēmumi ir katras valsts, teiksim, spēj parādīt, cik viņi īsti ir spējīgi šīs tehnoloģijas attīstīt. Tā tieši korelācija patiesībā ar to, cik veiksmīgi šie startupi nāk no valsts ārā, cik veiksmīgi šīs valsts inovāciju ekosistēmu un attiecīgi konkurētspēju visā pasaulē. Un Igauņi to ir mūsu jaukie kaimiņi ļoti veiksmīgi noķēruši. Viņi bija šeit pielikuši klāt pie mārketingu. Tagad, es nezinu, kādēļ viss Silītas ielai liekas, ka visi inovācija notiek Igaunijā. Tāpēc, ka viņiem ļoti daudz veiksmīgi startupu un līdz tā pasaules digitālākā nācija. Un iespējams, ka viņi gūst arī tieši labumu savai ekonomikai no šī visa pasaule. Tas, kas mums pašlaik Latvijā, teiksim, tādā lielā mērā būtu vajadzīgs, būtu jākļūst no tehnoloģiju patērētājiem uz tehnoloģiju radītājiem. Tas ir pašlaik lielākā problēma. Principā mūsu valdība izskatās, ka īpaši viņu nerisina, jo mēs ļoti labi esam iestriguši tādā Eiropas fonda apgūšanas lokālajā tādā virpulī, un pašlaik tāda sajūta, ka mēs apgūstam Eiropas fondu, bet nemēģinām izglābt kaut ko jaunu, konkrētu pārējo pasauli. Līdz to varbūt šis virziens tehnoloģijas startupiem varētu būt viens, kā pareizā virzienā attīstīties. Un par to šo community veidošanu patiesībā ir tā, kāpēc mēs mēģinām šo latviešu savākt kopumā, ir bijuši daudz jautājumu. Kā mums tas jādara? Cilvēks taču var braukt katrs pa sevīm, tur, teiksim, cīnīties, un ko arī daudz cilvēku arī dara. Bet, esmu tās idejas aizstāvētājs, ko daudzām nācijām īsti nevajag pierādīt. Tie paši vācieši ļoti labi sadarbojās savā starpā, varbūt viņiem kritiskā masa šeit ielējā. Un viņi tiešām nāk viens otram palīdz un savā starpā sadarbojās. Šajā sinerģijā rodās kaut kāds daudz efektīvāks, lielāks iznākums nekā katram atsevišķi cīnoties. Es mēģinātu vienkārši šo latviešiem varbūt kaut kādā veidā mēģināt, teiksim, iepotēt šo te domu sadarboties, kas man reizēm ir izdotās. Varbūt arī neizdosies viss, vēl nezinu. Šie pāris tādi, es izvilku ārā, varbūt šeit varētu būt daudz, varbūt cilvēks varētu papildināt, kas ir īsti uz kopējās, kā mēs izskatāmies uz kopējās kārtas, tehnoloģijas startupiem, jo pašlaik ir, tā kā mēs aizējam Stanfordu šo te Eiropas inovāciju, teiksim, kursu pie Bartona Lī, tad tur ir Eiropas kārta uzzīmēta, un tur, apmēram Stanfordu studentiem stāst, no kuras valsts tur nākas vairākas kāda startupa, un tā attiecīgi, ir labāka un skaistāka un nākotnē domājošāka un tam līdzīgi. Un pašlaik Latvijas kartē principā ir tās liels balts plankums tur, jo mūsu valdība īsti neatbalsta šo te neliek iekšā nodokļu maksātāju naudu mūsu ārējo ekonomiskā tirgus, teiksim, reklāmā vai ko aktīvi dara citas valsts, kā Igaunija, kas diezgan liels finansējumu, teiksim, piesaistījuši un dedzina šo savu vārdu popularizāciju. Bet, es mēģināju ka man prasa, ko īsti Latvija sasniegusi, tad pašlaik šeit ir kaut kādi 4 stāsti, kas mēģina tikai izvilkt ārā, varbūt daudziem kaut kādi citi komentāri, kas ir mūsu tāds, kur tie panākumi ir. Mums ir tāds sociāls tīkls kā ASKFM, daļa tie ir dzirdējuši, daļa nav dzirdējuši, bet tas ir jauniešiem orientēts sociālais tīkls ar nenormālu skaitu lietotāju, man liekas, pēc pēdējā skaita bija kaut 65 miljoni pagājušajā vasarā, un viņš ir kaut kāda nenormāla valuācija pašlaik, esmu dzirdējis tā vērtība. Un cilvēki, tas Latvijas uzņēmums principā, kas sēž Vecrīgā. Un viņš iesaistīs gan tiesa vairākos skandālos saistīts ar skolnieku pašnāvībām un tam līdzīgām lietām, līdz to viņam ir tāda diezgan liela popularitāte, varbūt labākajā nozīmē, bet viņi zina pasaulē. Cobook ir pēdējais mūsu tāds exit stāsts no zināmajiem startupiem, kurš ir pārdevies uzņēmumam kaut kādu full contact. Ka varbūt lielākā daļa teikt dzirdējuši pagājušā gada Ziemassvētkos apmēram tas notika, un kā rezultātā summas netiek nosaukt, bet tās baumās dzirdējis, ka kaut pāris miljonu dolāru attiecībā, ko šī komandas varēja dabūt un pārcēlušies ģimenē uz Denver, Colorado, kur arī attīst šo te full contact. Viņi bija kaut kur arī pārdesmit miljonu lietotāju datubāzes, tā bija iPhone aplikācija patiesībā sasnieguši. Un infogramma, tas laikam ir, teiksim, kas ir infogramma, kurš pateikt?
Tas ir principā, puiši uztaisījuši aplikāciju patiesībā, kas vizualizē statistikas datus, datu vizualizāciju. Un viņi principā skaitās Eiropā gan arī katrā konferencē, ka viņi piedalās un dabū kaut balvu. Viņiem, man liekas, tur ir visi siena nokarināti ar šīm te balvām. Viņi ļoti lielu publicitāti dabūjuši. Un pašlaik viņi sēž Rīgā un mēģina attīstīt kaut kādu, bet viņi zinām. Un tad ir tāds stāsts, kas varbūt no programmatūras viedokļa ir Ogres servis centrs, Andris Dāmas. Un aizrautīgi entuziastiski cilvēks attīst šo te sporta elektroauto domu. Pagājušā gadā viņi piedalījās Pikes kalnā braukšanas sacensībā Amerikā. Šogad viņi arī, es tā dzirdēju, taisās piedalīties un tur varētu sagaidīt dažādas pārsteigumus, kas varētu kaut kādā veidā popularizēt Latvijas tēlu. Un te pāris, teiksim, domas par to, ja mēs nonākam pie tā, ka tā tehnoloģija, tā kā viens virziens, kur Latvijai būtu jāattīstās, tehnoloģija startup, tas, ko būtu kaut kā jāattīstās, dievai, principā tas virziens, kurā viņam būtu arī jāattīstās, tāpēc tas pasaulē tikai centrs, lai sasniegtu kaut kādas pasaulē zināmas rezultātus. Jo tas Eiropas ceļš ir samērā diezgan lēns patiesībā. Un drīzāk tā ir veiksme nekā likumsakarība, ja startup izdzīvot un kaut ko spēj sasniegt. Un šeit pāris atziņas pēdējo 4 gadu laikā, kas ir izkristalizējušies caur vairāku startup patiesiem stāstiem. Respektīvi ir pirmā par to Silīcija ielai stāsts, kad šeit vairāk pasaulē koncentrējas tehnoloģiskā nauda, bet ir kļūda, ka Latvijas startup tādā sākotnējā stadijā brauc uz šajien cerībā šo finansējumu dabūt. Tas tā īsti nenotiek. Respektīvi, tas stāsts, kad riska kapitāls iedos agrīnās stadijās, viņš nestrādā vienkārši. Un līdz to atziņa tāda, ka ir vai šis te sākuma finansējums jāiegūst mītnes zemē, respektīvi Latvijā vai vismaz Eiropā, un tad ir gatava produktu un gatava komanda jābrauc uz šajieni, lai viņi palaistu globālā tirgu, lai piesaistītu nākošos follow-up rounds. Savukārt Silīcija ielējas akcelerātori paliek kā iespēja, respektīvi tas pats Blackbox un Y Combinator ir principā priekš latviešu kompānijām arī agrīnās stadijās, ja viņi spēja tam atlases režīmu tikt cauri, tas ir tāds viens veids, kā tik līdz tirgumu ekosistēmai. Respektīvi, pavisam divās lielās grupās izdalās, respektīvi early stage startup un šie cash pozitīvu tehnoloģiju kompānijas, kuriem atšķirās pilnīgi dažādas lietas, kas viņiem būtu vispār vajadzīgas. Un šeit ir slaids saucās, ko īsti Latvijas startupiem vajadzēs šeit. Explorer stages doma ir tie, kas ļoti agrīnās stadijās. Un tad, kad viņi atbrauc šeit, tad patiesībā šiem jautājumiem, kas viņiem būtu jārisina, respektīvi, kur dzīvot, ļoti elementārs tāds jautājums. Working space, kur strādāt, vai tā viesnīca vai coworkings, ja? Tad ir lokālais telefona numurs, jo, principā, lai sarunātu, kur tikšanos Kalifornijas numurs, tas ir tā kā must, ja? Jo, no savas pieredzes var pateikt, ka uz Eiropas numuriem cilvēki nereaģē vienkārši. Ja? Līdz to, teiksim, to AT&T ir atrisinājuši un pārējie, teiksim, mobili lietotāji, kas ir ārzemniekiem pašlaik, jo 4 gadu atpakaļ, principā, no Eiropas atbraukšana bez SSN un Amerikas kredītkartes arī bija grūtīgi šo telefonu dabūt, principā. No savas pieredzes, kā es varu padalīties. Transportation card, respektīvi, kā pārvietoties, un tie startupi, kas šeit ir, viņiem dažāda tā pieredze, daži vienkārši pārvietojās ar autobusiem, ar kautrēm un visam publisko transportu, daži īrē, daži kaut kādā tādā veidā dabūšas mašīnu. Help Join Networks, respektīvi, iepazīstināšanās ar ekosistēmu. Un ilgākais ceļš, tas, ko tagad dara Arturs un Startup Latvija, patiesībā ļoti labi īsā laikā, viņi vienkārši ir šo startups iemet iekšā pareizajos kontaktos, ko normāli cilvēki atbraucot patērē diezgan ilgu laiku, kamēr viņi atrod, kā īsti, kur pareizi tiks pie tās ekosistēmas. Un pats ir sarežģītākais tas, ko daudz Latvijas startupi ir minēja, kā atrast parastos B2B partners, respektīvi ļoti daudziem uzņēmumiem ir sales tieši uz Amerikas uzņēmumiem. Un atbraucot no Eiropas šeit, teiksim, kaut kādu limitētu laiku, tas mēneši cerībā, kad varētu pārdot vai vismaz notestēt līdz kaut kādām amerikāņu korporācijām produktus ir diezgan nereāli, jo principā no pieredze tā, ka šī valoda tomēr baļiera, tomēr ir vietējā, teiksim, cilvēku pazīšana, tas tā īsti nestrādā, kas var piezvanīt kaut kam un, teiksim, Walmartam pateikt, Džek, mēs atbraucam no Eiropas, vajag notestēt produktu, jā, vai pamēģināt. Līdz to šī problēma, kad mēs kādreiz mēģinājām atrast kaut kādus pārdevējus tieši biznesa produktiem, kaut kādus ģenerālistus, kas varētu būt vietējie, bet mums tādi cilvēki īsti nav te atradušies. Un
es nezinu, varbūt, kad Printfilm kaut kādas ir iestrādes par to, kā varētu, teiksim, Kalifornijā taisīt direct sales, nevis uz customer, bet uz biznesu. Nu, jo savādāk tas ir diezgan grūti bez lokāliem cilvēkiem to izdarīt, principā. Mēs nedarām sales, mums viss savu internetu. Nu jā, uz consumer vienkārši ir. Jā, un... Mums ir biznes, bet mēs tieši caur internetu reklāmām. Tas, kas, ko mēs pārliecinājāmies, mēs 2 gadus jau to palielam darām. Direct sales nestrādā, tu nevari tiešām zvanīt. Tas, kas mūsu gadījumā strādā, ir izstādes. Tu vari aizbraukt uz Ameriku uz izstādi. Tur ir nedaudz ieejas biļeti, lai tā izstādē piedalītos, bet ja tu to ieejas biļeti samaksā un esi tajā izstādē, tad visi pārējie te uztver arī kā līdztiesīgi dalībnieku. Tas, ko mēs sapratām, ir, ka tu aizbrauc uz pirmo izstādi un viņi skatās, ka ir kaut kāds jauns spēlētājs parādījās, un tā apmēram vienkārši piefiksē, ka viņš tur ir, no tev neviens vēl sākumā nerunā. Tad viņi tev ierauga 2. nākošajā gadā, viņi piefiksē, ka šitais ir atbrauc 2. reizi, viņš jau 2 reizes te ir. Principā tas ir tāds ekspozīcijas stēns. Un tad 3. gadā viņi reāli sāk nākt klāt un sāk paši. Tas jau vairāk izskatās par tām otrām cash pozitīvu vai vismaz tādām, kas jau dabūjuši kaut kādā finansējumu. Šis stāsts par tiem puišiem, kas vai booster pusē kaut kādā veidā aizņemās naudu, kaut kur, nezinu, ieķīlāt dzīvokli. Un tu principā parasti izstādes viņi nevar apmeklēt vienkārši tāpēc, ka tam bija. Kā apmeklētājs. Jā, mums ir dažās izstādēs pašiem stends, bet ja mēs braucam vairāk. Viens ir cilvēks standā un viens staigā apkārt. Bet, ja tu iemācies to darīt, īsumā staigājot apkārt, tu vari izlikties, ka tu esi daļa no industrijas. Tas, principā, gadījumā, ja market entry ir kaut kāda industrija un kaut kāda globāla, tad jā, kaut kāds... Jā, katrā industrijā ir izstrādes un izstrādies B konkrēti reāls. Te ir Latvijas startupiem tāda vēlme, ka viņi, teiksim, brauc uz ielai, kad viņi mēģina targetēt kaut kāds konkrēts uzņēmums. Zinga, tur, nezinu, Google, tur, kaut kā tāda. Tāpēc, ka tie brendi ir zināmi, zini, ja to dīlu viņiem dabūs, jā, tad tev ir panākums garantēts, un tad parasti vispār arī nofēlo, jo principā tajā uzņēmumā tu īsti nevar tikt bez introductions, bez nekā, un tur īsti nav viens salesman, kas piezvan tur tā Google kaut ko piedāvā, jā. Tāpēc arī principā mēs mēģinām atrast kaut kādu community, teiksim, šos te latviešu kaut kādas kontekstus varbūt kaut kādā veidā var iepazīstināt kaut kādu cilvēku, kas varētu kaut tālāk iepazīstināt šeit lielie uzņēmumā. Un pēdējā lietas varbūt ir, kas vairāk uz juristiem attiecās, kas par ko īsti neviens varbūt nedomā, bet no filmām ļoti redzēts, kad Amerikā parasti kaut kas notiek, tad vienalga vai uz ielas, teiksim, vai kāda mašīnas sasīt, I call my lawyer, tas ir tā kā must, un līdz to es domāju, ka tie cilvēki brauc šeit, teiksim, uz pāris mēnešiem, un piemēram arī man pašlaik, man īsti nav kam piezvanīt, es nezinu, kas notiks, ja es, teiksim, kaut kur nokritīšu veikalā, vai tas kaut kā skaists notiks, tad šis varētu būt tas, kas varētu būt kaut kāds kopējs arī visiem cilvēkiem, kas šeit iebrauc tādā tīri fiziskā lietām, praktiskām lietām, ko no cilvēka aizdomājušies. Šis varbūt nākošais stage, kad ir šis startup ar kaut kādiem jau vēlākiem stadijām, kad principā jāsāk runāt par operāciju, respektīvi par kompāniju dibināšanu. Tā ir problēma ar legālām adresēm, social security numbers, ja principā Latvieši īsti nevar, tu neesi nekas Amerikā bez social security numuru, patiesībā tur to pašu norēķina sistēma bankas un nevar attaisīt bankas kontus, principā ar to arī beidzās, jā. Un līdz ar to kaut kāds lokālais cilvēks, kas ir ar šo social security numuru, vienmēr vajadzīgs, vai tas ir co-founders, vai tas ir kaut kāds advokātu kantors, jo līdz vīzai vēl tur ir tāls ceļš ejams. Tad pārēj visi tie legālai jautājumi. Tad tāds viens slaids par šo Latvijas beachhead iespējām. Beachhead, respektīvi, tūkojumā, tie, kas nezinu, tas platzārds, principā, angliski. Tas vieta, kur, teiksim, tiek iekarot kaut kādas lielākas teritorijas un gaida papildspēks. Un, principā, tā ir tā doma, ka varbūt latviešiem šis tāds piedāvājums, vai, teiksim, brainstorm objekts, vai latviešiem šeit vajadzīgs tāds objekts, vai vispār viņam ir jēga, respektīvi, tā ir vieta, kur strādāt, dzīvot un legāli adresi priekš Latvijas kompānijām. Un te ir pāris varianti, ko es tā kā ātrumā izdomāju. Tas viens varētu būt garāža, somebody's private home. Varbūt, ka šeit ir kāds latvietis, kas grib noziedot, teiksim, savu dzīvojamo telpu un garāžu Latvijas startupiem, kas brauc uz šajien un no turienes arī strādā. Bet viņiem vismaz legāla adrese ir vienīgs, ja? Tad otrs existing Latvian company, Silicon Valley Company office, respektīvi, ja ir Latvijas kompānija, kas
šeit jau būtu nodibinājusi savu ofisu, tad varbūt pie viņas varētu šo Latvijas pārstāvniecību taisīt. Ja viņas Laura Printvols būtu atrastos šeit, varbūt pie viņa ofisā varētu kaut kādā veidā arī kaut kādu appendix, veidot Latvijas, kompānijām, kas brauc uz šeit, sākot ar legālu adresi, juridisko līdz ar internetu pieslēgšanos, vai kaut kādu maziņu coworking. Otrs par Latvijas startup embassy, respektīvi, vai ir jēga taisīt tādu, ko iecerējuši Igauņi, dažas citas lietas, respektīvi, vai tā ir kaut kādas vienotība, kur cilvēki sanāk, vai tā ir māja, vai tas ir kaut kas tam līdzīgs, kas varētu būt finansēta institucionāli no valsts un arī privāti daļai, vai tādai varētu būt vajadzība vai nē, tas arī ir jautājums. Ja pašlaik ir, vairāk šī coworking space, un vai latviešiem būtu jāvar šeit jāstrādā vienā fiziskā vietā, vai viņi vienkārši izklīst katrs pa savu inkubatoru un dara katrs savā nozarē, jā. Līdz to šeit varbūt komentārs no pārējiem, vai šīs domas, vai viņas ir vajadzīgas, nav, vai kaut kādu priekšlikumu komentāru, par šādu te latviešu kaut kādu platdarbu, ielējā. Ir vajadzīgs? Jā. Kā labāk? Varbūt mums ir idejas, kur un kāds modelis varētu būt. Piemēram, mūsu uzņēmums mēs saskaramies dažreiz ar to problēmu, kad mums ir partneri Amerikā, mums ir jāapmainās, piemēram, ar kaut kādiem testa sēmtiem, un viņiem ir, zinām, negribēšana sūtīt lietas, piemēram, uz Eiropu, tas viņiem uzreiz ir komplicētāk. Bet jūs neatestiet ofisu, tīri fiziski? Mums vēl nav, mēs droši vien, ka varētu nedēļas laikā to lietu atrisināt, bet tā problēma reāli parādījās, ka tiklīdz kā viņiem ir jāsūt uz Ameriku, viņiem tas ir kaut kas ļoti pierasts, viņi nedomā par to, un tas var notikt ļoti viegli. Tiklīdz kā viņiem, piemēram, kontakta adrese ir Eiropā, uzreiz ir vairākas puses, kas uzreiz to sāk domāt, viņi tur ir parakstīt NDA, un tas paliek sarežģītāk uzreiz. Jā, mēs tas nodara. Jā, varbūt tev vienalgas par šo. Mums līdz, mēs kaut kādu pusotru gadu mēs vienkārši īrējām galvu coworking space Santa Monica, un pēc tam mūsu adrese bija Laura mājas, un tagad mums ir office. Mēs izmantojam vienkārši eksistējošo startup infrastruktūru, kas jau eksistē šeit Amerikā. Vienkārši vajag to naudu, lai varētu īrēt. Jā, bet šajā gadījumā jautājums, vai šajā gadījumā šis nebūtu lētāks veids, jo tad varētu kaut kādā veidā pieļaut kaut kādu mecenātismu. Jā, kas ziedot, kaut kā tā, jo pieņemsim, ja pieņemsim no pašam Printfulam kaut kāds cashflows, tad viņš varbūt varētu daudz neņemt Latvijas startupam naudu pa vienu galdu, kas ir stāvēt blakus kaut kur. Patiesībā mēs Los Andželosā, mums mājā beidzās īra, un mēs īrēsim lielu angāru. Mēs gribētu cilvēks, kas īrē mums kopā, lai mums nav tā visa īra jādala. Ja kāds ir Los Andželosā, mēs noteikti varam savu piesaist. Bet tā kā jūs attaisīsiet šo pārstāvniecību ielējā, nākošais solis izplašanās par valsts noteikti varētu iet attaisīt. Bet tas īstenībā ir viens, man liekas, ļoti labs punkts, jo mūsu pirmais punkts arī bija Los Andželos, kur mēs atbraucām. Tas īstenībā nav tā, ka lietas notiek tikai San Francisco. Īstenībā ļoti daudz startup aktivitātes notiek arī Los Andželosā, San Diego. Tā kā tas nav tikai Silīcija ielai. Un ir vairākas jomas, kurās īstenībā ir labāk atrasties Los Andželosā nekā šeit. Los Andželosā īstenībā ir visas tur īres lietas ir daudz labākas nekā San Francisco. Un īstenībā ļoti tuvu. Kaut kāds cits idejas Latvijas startupiem par kaut kādu savas prezences izveidošanu ielējā? Vai tik tālu vēl nevienam tās idejas nav aizgājuši? Principā ir tāda doma, ka ielējā ir diezgan daudz tie visi tur office space un vispārējais pārliecināts, ja atbrauc šeit uz dienu nedēļu, tad viņam sarunāt par, tā kā viņam cilvēku maiņa ēkas ir vienmēr diezgan lielā, tāpēc viņam vienmēr pietiek par tās iesas. Citu iztaidējām, plug and play vai office space. Un tur gandrīz pastāvējumi ir tukši, jo viņiem ir kapacitāte lielāka nekā jau viņiem vajag plānot uz nākotni. Viņam vienmēr var sarunāt, ka galvenais ģimenes, viņam kaut kontakti, un viņi par to es pārliecināti daudz neprasīs. Viņi ir tieši supporti. To strādāšana arī Arturs un Rīmē, ka mēs ejam visu
kaut kādos networkingos kaut kur. Šīs varētu būt arī negatīvā puse tam, kad latvieši turās kopā, viņiem vajadzētu tieši būt citiem mainīties. Te mēs atkal vairīsies savā sulā un tas ir mīnus. Dzīvošana būtu aktuāla, super, jā, bet tāda strādāšanas ir kaut kāda raukties atvināt. Jā, tā ir latviešu community, tāda campus. Jā, tas ir digitālā veidā, kur kā sazināties, es varu paprasīt padomu, tas ir ļoti svarīgi, bet lai man sēd blakus cilvēks, tas nav vispār. Ok. Tu kā cits? Varētu uzlikt Google tā ievacinājumu sanitēru atturam, kad jūs šito jautājumu izglītībās dienas, jums ir virtuālais fórums, kurā ir tas connection latviešiem, bet dievdēļ nevajag taisīt fizisku viensātu vai kaut ko tamlīdzīgu. Te gan darba tikai gan dzīvojot, jo īstenībā neformālai kontakti ir daudz vērtīgāki, jo mums tagad ir jāveido attiecības. Un relationship ir ļoti noteikti, kad jūs darat algu vai jūs darat kaut ko citu, un kad jūs aiziet neformāli pasākumus, nevis kad jūs satiekat pēc šitā. Un tam networkam baigi daudz jāiegūt, daudz vairāk nekā, un latviešiem ir tendence turēties roku rokām kopā. Un jūs pārliecināt izdarīt to viņiem. Nu, kad viņi ir ārzemēs, es to, man liekas, ka dažreiz ir iegūms. Jo lielāks networks, un kad sanāk, ka lētiem kopā un padalās. Tā vismaz var normāli novērtēt, jo principā, ja latvieši brauc strādāt tās ārvalē, jo ātrāk viņi sanāk komunicēt normāli ar amerikāņiem, jo veiksmīgāk viņi būs. Šeit mēs tikai bremzēm, principā, tas ir. Nē, visam jābūt balans, sabalansēt, bet par networking var teikt, ka you can spell networking without work, tas ir reāli darbs. Katru dienu un vairāk reiz pēc dārbu, jo labāk. Nav uzsakopās par dārbu. Tas jau viss ir jau izskedjula iekšā. Ok. Labi, kaut ko gribētu. Jā, man liekas, ka kur vajadzētu kāda biroja telpas un tam līdzīgi. Tas ir sākt no nepareizā. Mums ir vispirms vajadzīgs vai nu kaut kas, kas ir pārdodams šeit, hardware, kas ir vieglāk, lētāk ražots Latvijā, ir labāks produkts, otrs pārdod kāds servis, rakstīt software, un Latvijā vai cilvēki sēdēja rakstīt vai pārdod šeit. Trešais pārdod kādu ideju, priekš kaut kā jaunu. Bet, ja viens no šiem trim nav, tad jau kāda struktūra nepalīdzēs nemaz. Jāsāk ir, kas ir tas, ko mēs varam šeit pārdot. Tas gan konkrēti. Pēc tam jau ceļš radīsies, kā to izdarīt. Tāpēc jau šeit kungi ir šeit. Jā, viņi tāpēc arī šeit. Vienkārši viņiem ir kaut kāds, iespējams tās problēmas, ko es mēģinātu uzskaitīt, viņas kaut kā apvienot tās tad iepriekšējos slaidos par viņi risina katrs savā veidā. Jautājums, šis būtu efektīvākais veids, tādā ziņā. Varbūt es varētu ieteikt, ja. Es neesmu darbojies daudziem maziem biznesiem, bet es zinu daudzus, arī daudzus, ne ļoti daudzus, bet dažus bijušas līdzniekus, Latvijas iedzīvotājus, nelātiešus, kuri dzīvo šeit jau diezgan ilgi un ir organizējuši biznesus, kuri pastāv un ziedo. Ja tas būtu interesi, vai tas būtu interesanti, vai ne? Viņi nav citādi no citiem, nav atšķirīgi no citiem. Viņi arī skatīsies pēc savas peļņas, ka runājot ar jums, viņi domās, ko es varu no jums iegūt, ko es varu nopelnīt. Visi dara tā šeit, jābūt realistiem, vai jūs esat. But at least
tas fakts, vai ne, ka rīdzinieki un no Latvijas var neizsaukt kādas emocijas vai jūtas vai vēlēšanos palīdzēt. Jūs varētu padalīties ar kontaktiem ar tiem cilvēkiem? Varētu padalīties ar kontaktiem? Man vajadzētu iziet cauri manai lapai. Yes, jā. Ok. Jā. Tas ir viens virziens, kur mēs vispār meklējam arī kaut kāds cilvēks, lai vismaz kaut kādā veidā izšķiltos kaut kā šis sadarbības. Jā. Laikam jāizlemj, es nezinu, cik tie apsvērumi ir noteikumi, vai ne, latvieši un nelatvieši. Ja? Es zinu, šeit ir milzīgs daudzums uz tā saucamo inkubātoru, ja? Kas palīdz Izraēlas pirmā augs šeit, vai ne? Tajās kampaņās arī strādā, vai ne? Cilvēkiem, kuram ir vai ir bijuši kaut kādi sakari ar Latviju. Okay. Tie arī varētu būt ar. Lieliski. Tā ir laba doma, mēs pēc pasākuma varētu apmainīties ar kontaktiem un vienkārši mēģināt uzrunāt tos cilvēkus, varbūt mēs varam kaut ko... Jā, es neesmu gatavs. Es sagādāju. Sagādāt jums sarakstu vai ne, man jārunā, man laikam jārunā ar cilvēkiem. Bet cilvēkiem ir ofisi, cilvēki strādā. Jā, tad varbūt tas turpinās, lai mēs varētu arī to prezentāciju, mēs pateikt par to community palīdzību. Respektīvi, tas, kas man likās, ko šī mūsu sabiedrība palīdzēja šiem mūsu startupiem, ir iekšējās iepazīšanās tehnoloģiju kompānijās, principā atkarībā no tā, cilvēki visi kaut kur strādā kaut kādos kolektīvos, un ja viņi ir lielās kompānijās, tad tomēr nejaušības vai likumsakarības dēļ var pazīt kādu, kas varētu palīdzēt šiem Latvijas startupiem tik kaut kādā apritē. Respektīvi, tas nekas, ka cilvēks strādā par programmētāju, viņš bieži vien principā iet uz to pašu ēdnīcu, kur satiekās kaut kāda business development grupa vai citiem cilvēkiem, kas kaut kādā tiešā vai netiešā veidā iepazīstinot ar vai savedot kopā šiem Latvijas kompānijiem varētu nostrādāt. Tad ir person-to-person šis te intros Silicon Valley ekosistēma. Šeit, es domāju, sadarbības līmenī, jo fiziski dzīvojot kaut kādā šajā te Silīcija ielas ekosistēmā iespējams, kad jūs pazīstat tie latvieši vai cilvēki, kas atbraukuši kaut kādu laiku strādāt, pazīst kādu, kas dzīvo kaimiņos un strādā kaut lielā uzņēmumā, kas varētu kaut kādā veidā pazīt kaut ko, kas varētu nostrādāt. Varbūt arī nē, es kļūdos, jā. Bet tā tie bija tā kā pieņēmumi. Un par resource sharingiem, respektīvi, ka varbūt, kad cilvēkiem, kas dzīvo šeit vai ir atbraukuši atmesties, viņi kaut kādā veidā gribā vēlās palīdzēt šiem Latvijas cilvēkiem, kas iebrauc. Tas jebkurā veidā, tur nezinu, par māju, mašīnu vai kaut kādām tur telefonu lietām, kaut tīri sadarbīskām lietām, kas varētu palīdzēt kaut kādiem Latvijas startupiem kaut kādā veidā attīstīties. Ja dzirdāt stāstu, ka cilvēkiem atbrauc bez naudas un dzīvo mašīnās un tilti, ja? Es nezinu, kāda kuram tā turības pakā, bet vismaz tādiem. Un, jā, es tagad aizgāju līdz tam, kad mēs varētu īsti par tām kompāniju prezentācijas, varbūt tagad varētu iedot vārdu Dāvim, lai viņš varētu divos vārdos pastāstīt par Printful. Un tad vēl pāris cilvēkiem, kas ir gatavi kaut ko pavēstīt pārējiem. Tad īstenībā Printful ir draugiem grupas uzņēmums, tie, kas varbūt nezinu draugiem LA. Jau 10 gadus draugiem LA tieši tāds kā Facebook būs šogad 10 gadi, un mums jau ir 16 dažādi projekti, 10 dažādas kompānijas, un es jau 4 gadus strādāju tieši ar Amerikas projektiem. Un visstraujāk augošā kompānija tieši no Amerikas projektiem mums ir Printful, kas ir dropshipping service for custom print products. Būtībā mēs drukājam tēkreklus, plakātus, kanvas un citus drukas projektus un nosūtam jūsu klientiem. Tas nozīmē, jums ir online veikals vai auditorija, bet jums ir dizaini, bet jums nav kas drukā. Mēs esam tas cilvēks, tā kompānija, kas piedāvā šo servisu. Un tas, kā mēs esam atšķirīgi no citiem, ir tas, ka mums ir API, kas nozīmē, ka jebkuru web servisu var integrēt un padot visu informāciju par pasūtījumu, printfailu un citām lietām automātiski. Tad nav nekāda manuālā cilvēka nepieciešama ievada, lai nosūtītu mūsu pasūtījumu.
Mums arī Shopify un Magento integrācijas, kas ir e-commerce platforma. Shopify ir e-commerce platforma no Kanādas, kuriem vairāk kā 1 miljards valuācija, 85,000 veikalu, un mēs esam izcelt viņa App Store, kas mums ļoti labi ir palīdzējis iegūt ļoti daudz jaunu klientu. Un kā arī mēs atšķiramies, mēs esam Losandželosā, Lauris šeit dzīvo 3 gadus, un Printful mēs patiesībā palaidām pavisam nesen, jūlijā, bet tas ir ļoti strauji audzis. Un tas fakts, ka mēs esam Losandželosā, ir arī, mēs šeit runājam par San Francisco infrastruktūru, bet Losandželos mums ir labāk, jo printēšanas produktiem mums American Apparel rūpnīca 20-30 minūtes ar mašīnas braucienā no mūsu Burbankas office, kas mums ir ļoti izdevīgi, un mēs varam konkurēt ar citiem drukāšanas servisiem, kuriem ir ilgāk jāgaida American Apparel produkcija, piemēram. Un American Apparel, protams, ir ļoti augsta kvalitāte, ja tie, kas pazīstam ar viņu tēkļiem un citiem drukas projektiem, un visi pārējie lielākie wholesaleri ir pieejami Losandželosā. American Sportswear mums ir piegādā preces 1 dienas laikā. Un tā ir lieliski iespēja arī stāt pie no Latvijas, drukāt savus dizainus, un kad ir partners kāds, kas šeit Amerikā var piegādāt jūsu Amerikas klientiem. Pāris lietas, ko es gribēju pateikt, ko mēs iemācījāmies šajā laikā, šo 3 gadu laikā, mēģinot attīstīt dažādas biznesus Amerikai. Tas, ka mēs esam globāli jau no pirmās dienas, mēs jebkuru produktu, ka mēs šeit grupā laižam, vienmēr viņš ir tikai angliski un tikai vēlāk var būt, viņš tiek iztulkots latviski. Mēs laižam un sūtam visus projektus pa visu pasauli. Printfulā mēs daudz resursus ieguldījām, lai mēs neesam tikai limitēti uz Ameriku vai tikai uz Eiropu, bet jau sūtam pa visu pasauli. Pirms 2 nedēļām bija LU, kur bija studenti, kas pičoja savas kompāniju idejas, un lielākā daļa, es sākšu savu ideju Latvijā, tur būs kaut kas saistīts ar Latviju, un mēs pilnīgi no tā distancējamies, un mēs neko nesākam, ja mēs nevaram to darīt globāli. Viens no mūsu projektiem ir Startup Vitamīns, kas pārdod plakātus, krūzes un citus produktus kompānijām. Mums ir Google, Facebook, Apple, LinkedIn, Tumblr, Twitter, visas šīs kompānijas no mums ir iegādājušas vai nu plakāts vai krūzes kaut ko. Un tas tāpēc, ka mēs nedomājām to sākt Latvijā. No Latvijas šī gada laikā varbūt mazāk par 0,5% ir no mūsu apgrozījuma bijuši pirkuma ziņā. Tā kā, ja mēs būtu to ideju attīstījuši Latvijā, tā nekad nebūtu strādājusi. Un Latvijā mēs izmantojam vietu, kur mēs outsourcējam izstrādi, dizainu un mārketingu. Un šeit mums Printfulā un Startup Vitamīns ir tikai customer service un ražošana. Un tā ir lieliski iespēja samazināt savas izmaksas. Un mēs aptuveni lēsām, ja mēs būtu sākuši Startup Vitamīns vai Printful šeit Amerikā, mums jau būtu bijis jāpiesaist aptuveni $1 miljons investīcijās. Bet to darot Latvijā, mēs esam izvairījušies no šīs, un mēs esam pašlaik nodzīvojuši bez ārpus kapitāla piesaistīšanas. Tā ir, manuprāt, lieliski iespēja no Latvijas. Un mēs arī izmantojuši ārzemju latviešus kā resursu, lai palīdzētu augt Startup Vitamīns un Printful. Ja mums ir strādājuši Rīgas ofisā 3 ārzemju latvieši, un viņi ir palīdzējuši ar mārketingu, customer service, un arī šeit latvieši Ines mums palīdzējis ar vīzu kārtošanu ar legālo palīdzību. Un to es arī nesaprotu, kāpēc vairāk Rīgā vai Latvijā atrodušais kompānijas neiesaist tur pārvākušos vai dzīvojuši ārzemju latvieši, jo tas palīdzēja gan Startup Vitamīns, gan Printful lapu nobrendot, gan to valodu uztaisīt Amerikas līmenī, un, ja tu apstītos to lapu, tu nevarētu pateikt, ka tā ir no Latvijas. Un pie mums strādāja 2 Kanādas latvietis un 1 Amerikas latvieti. Un man šodien ir, ja kādam interesē, un viņi visi bija 20-25 gadu vecumā, tā kā tur nav jābūt noteikti iepriekšējai pieredzē, galvenais, ka viņiem ir kultūras saprašana un valodas zināšanas. Un tagad man ir viens Austrālijas latvietis, kas, viņš ir jauns, bet viņš grib uz Latviju, tagad viņam ir pilsonība pārvākties un grib kaut kur strādāt. Un, ja mums būtu pozīcija, mēs noteikti viņu paņemam draugiem grupā, bet, ja kāds Latvijas startups grib cilvēku praksē uz kādu neilgu laiku, kas grib savest kārtībā jūsu mājaslapu, lieliski iespēja. Tās bija 3 galvenās atziņas par to, kā mums sokās, un te ir mani kontakti. Ja kāds kādreiz ir Losandželosā, Burbankā, var apstīties mūsu ražošanas procesu. Tas ir Latvijas numurs, un pagaidām 3 nedēļas viesojos Amerikā, un sasniegt arī kur Amerikas numuru.
Varbūt jautājumi? Jā. Jūs visi darbi risinājās Losandželosā, jā? Jā, Losandželosā. Sākumā tā bija tikai klimata izvēle, tādā ziņā atšķirīga no San Francisco, bet tagad ir tieši mūsu biznesam tā ir labāka vieta nekā San Francisco. Vai jums ir kaut kādi, ko saka, proprietary angliski procesi, ja mašinēri, ja jūs izmantojat, kas ir komerciāli dabūjams? Mēs izmantojam Brother un Epson printers, bet mums gluži nav, teiksim, patentēta tehnoloģija, bet visi Brother vai Epson partneri, kas nāk pie mums vietas, viņi ir ļoti pārsteigti mūsu ražošanas procesu, jo mēs izmantojam iPod Touch mūsu ražošanas iekārtā. Katram ražošanas darbiniekam ir uzkodēta iOS aplikācija, ar kuru viņš redz visus pasūtījumus, var atzīmēt, printēt, tad tieši no iPod ierīces tiek padots lietas uz printeriem. Tagad jūs uzlabojuši to biznesa procesu, salīdzinot ar Sancerčiem. Jā, citas kompānijas izmanto tos vecmodīgos handheld dators, bet mēs izmantojam iPod Touch, jo viņi ir daudz fleksiblāki un daudz ātrāk mēs tur varam kaut ko mainīt. Patiesībā cits mūsu partneri ir teikuši, lai mēs to uztaisām kā produktu un outsourcējam tālāk, bet vienkārši mums tam nav bijis laika. Varbūt vēl kādi jautājumi, Dāvi? Tas pēdējais ir, ka mums būs tas angārs maijā, ka mums izbeidzās īra esošai vietai, un Lauram bija ideja par vienu amerikāņu kompāniju, kur mēs mēģināsim pierunāt, lai viņi īrē ar mums kopā, bet, ja kāds ir Losandželosā, tad mēs esam atvērti iedāvājumi. Mums viss iespējas. Varbūt pēdējais jautājums par to, ko varētu dot šī community principā, vai kas būtu vajadzīgs, teiksim, tāds, eventuāls latviešu community? Mums bija interesanti, ka mums pirms 3-4 mēnešiem vajadzēja customer service pozīciju Losandželosā, un mēs nevarējām atrast latvieti Losandželosā. Mēs ideāli būtu piesaistījuši kādu 20 gadu jaunu latvieti, bet beigās mēs piesaistījām amerikāņu. Bet ja kādam ir pazīstami, kā jaunieši, kurš zina latviešu valodu un grib strādāt Losandželosā, eventuāli mums noteikti vajadzēs vēl cilvēkus, un mēs labprāt pieņem darbā latviešus Losandželosā. Bet viņiem jābūt ir Amerikas pilsonībai. Un jūs arī palīdzat cilvēkiem, saprotat, stipendijātiem arī braukt uz turieni strādāt? Kā darbības vai kā? Mums ir tāds Baltic American Freedom Fund, kas ir Amerikas projekti, kas Baltijas jauniešiem no Latvijas un Lietuvas, Igaunijas piedāvā stipendijām strādāt jebkur Amerikā. Mums vienkārši bija tāds interesants case, kad draugiem grupas darbinieci dabūja to stipendiju un pieteicās strādāt pie mums Rīgā. Kas nozīmē, kad pēc šīs prakses septembrī pie mums varēs strādāt arī citi Baltic American Freedom Fund tie scholarship ieguvēji. Un mēs droši vien arī to visticamāk izdomāsim. Tā kā, ja kāds piesakās no Latvijas tai programmai, Vinai scholarship, viņi varēs strādāt pie mums Losandželosā. Sakiet, lūdzu, kāds ir galvenais iemesls, ka jūs gribat noteikti latviešu darbinieku? Tāpēc, ka mums visa izstrādes komanda ir Latvijā un tur darba valoda ir latviešu valoda. Mums būtu vieglāk, ja tas cilvēks zina latviešu valodu. Šobrīd mēs pieņēmam, kā es teicu, amerikānu un mēs pārgājam uz angļu valodu, bet ir ļoti daudz lietas, lielākā daļa komandas ir latviski runā un Latvijā, tā kā tur ir labāk. Un vēl vai jūs varētu aptuveni pateikt, cik liels procents, cik liels jauno latviešu procents runā angliski? Mums visi cilvēki Rīgā arī runā angliski, tā kā tā nav liela problēma. Kā 100% jau laikams varētu būt. Vienkārši ir tā, ka tā latviešu angļu valoda tam stafam, kas ir Rīgā, nav pietiekami laba, varbūt, lai tā komunikācija būtu efektīva. Efektīvi, jā. Vēl viens jautājums no tās pašas, vai ne? No tās pašas. Opers, jā. Cik liels procents runā krieviski? Mūsu komandā? Nē.
apmēram Rīgā. Es nezinu, jauniešiem no 18 no 25 gadu vecuma. Es nezinu, bet daudz. Daudz mazāk vai daudz vairāk? Man par šito bija, man ir pazīme, kas strādā Tele2, organizē mārketingu, un viņiem klienta apkalpošanā reāli vajag cilvēks, kas runā abās valodās. Un viņiem pēdējā laikā ir daudz grūtāk atrast, problēma ir ar latviešiem, kas nezina krievu valodu, un krievi arī vairāk zina latviešu valodu, un viņi ir vairāk ņem darbā, pēc tautības krievus, kāpēc viņi var komunicēt abās valodās. Un viņiem ir grūtāk paliek pieņemt darbā latvieši, jo viņi nemāk komunicēt krievisku vairs. Tieši, jaunāk cilvēki. Okay, varbūt. Jā, paldies, Dāvim. Varbūt Ines tagad jā, es domāju, ka tur kaut kāds, varbūt ne īpaši ilgi, bet mums bija doma 3 minūtēm, ka izpausas. Šeit Vēlreiz labvakar. Esmu Inese Grate un es atrodos San Diego. Mums ir advokātu birojas San Diego un arī mums virtuālais office arī San Francisco. Mēs palīdzam cilvēkiem atbraukt uz šejieni, gan dabūt vīzas, gan zaļās kartes, gan arī daudz ļoti tagad strādājam tieši ar startupiem. Kā tas izpaužas tādā veidā, ka cilvēki, kas nav no šejienes, viņiem vajag palīdzēt nodibināt uzņēmumu, ir dažādi veidi uzņēmumi, kādi var tikt dibināti. Atkarīgs, vai jums, piemēram, būs partneris ASV valsts pilsonis vai nē, tas arī ietekmē uzņēmumu dibināšanu. Principā Amerikā uzņēmumu nodibināt ļoti vienkārši, to var izdarīt tajās dienās. Un līdz ar to arī jūs varat atvērt arī kontu. Attiecīgi jūs varat skaitīt līdzekļus vai no Latvijas, vai no citas valsts uz šejieni. Un principā ir tā, ka es saprotu, ka startupam, lai nonāk līdz tam posmam, kad ir vajadzīga vīza, paiet kāds laiks, bet jums visiem ir ar ko jūs varat braukt turp un atpakaļ, bet agri vai vēl jums būtu jāpadomā, ja jums tā braukāšana sanāk ļoti intensīva, jūs var kaut kādā brīdī neielaist, jo ASV valdība var domāt, ka jūs tur dzīvosiet un strādāsiet un tā tālāk. Tāpēc būtu pareizi pārdomāt to variantu, ka varbūt pārtaisīs kādu citu vīzu, lai nav tā, ka jūs uz robežas sāk, teiksim tā, pratināt. Kaut gan tas nav tik nepatīkami, bet Tas darbojās tajā vietā, kad lidostā ielido iekšā tas cilvēks, kas sēž tajā būdeņā, viņš iesit datorā un ieraug datums, kad cilvēks ir bijis un viņam rodās jautājumi? Tā, parasti ir... Jautājums, vai bijuši daudz gadiem, kad cilvēki atbrauc atpakaļ lidmašanu? Nē, es domāju, ar Latviju tas būtu ekstrēms baigi gadījums, jo tomēr viņi skatās tur, kā tu izskaties un tā tālāk, viņi var tur pārmeklēt tavas mantas, lai saprastu, kāds tur īsti nodoms ir. Bet parasti ir tā, jūs visi lidojat, jums ir tā pirmā inspekcija, kur visi iziet cauri. Un tad, ja viņiem rodas kaut kādas šaubas, viņi ņems uz secondary inspection, jūs tiksiet atsevišķi kā istabā un tur kāds dažas stundas jums uzdos jautājumus. Tad, kad viņiem mazināsies šaubas par jūsu nodomiem, tad viņi jūs ielaidīs iekšā. 15% gadījumā ar Latviju tā arī notiek, ka viņi tiek ielaisti. Tas vairāk tiek riskants, es teikšu, piemēram, Krievija. Kad Krievija nav bezvīžu režīms, bet viņiem vienalga. Ar Latviju, ja jums nekāda nav bijuši pārkāpumi, es domāju, ka būs kārtībā. Bet jebkurā gadījumā jums jāzina, ka ar to jūs varat uzturēties tik 90 dienas. Un, ja jūs izbrauciet un atkal ietbrauciet, jums tas varbūt izdosies 2. reizē, bet 3. un tā tālāk tas būs grūtāk. Vēl ko es gribēju pastāstīt, ka tā kā, piemēram, mēs palīdzējām Laurim, protams, dabūt vīzu, un es ceru, ka mēs palīdzēsim arī Dāvim. Bet jums arī jāzina, ja jūs kaut kad dibināsiet šis uzņēmumu, jums, tā kā esat latvietis un Latvija ir līgums noslēgts ar Ameriku, jūs varat sūtīt vairākus darbiniekus no Latvijas uz šejieni, jo jūs esat pats latvietis. Tas ir ļoti laba privilēģija, jo ne katrai valstī tā pastāv. Jā, to var arī. Un, protams, mēs arī ļoti daudz strādājam arī, ja kāds vispār, kas ir Latvijā, grib atbraukt uz Ameriku, tur strādāt, mācīties, iegūt praksi.
es nezinu, tur visu kaut kādus pētījumus veikt, arī tam ir visam pieejamas visādas vīzas. Un godīgi jāsaka tā, ka Amerikas imigrācijas sistēma ir ļoti novecojusi, līdz ar to viņa nav tāda modernā, tādam šī brīža dzīvesveidam tieši piemērota, taču imigrācijas sistēma arī mainās, un es domāju, ka tādi kā startupi un vispār jauni uzņēmumi, un tad viņi var redzēt pārmaiņas kaut kādu gadā līdz 2, kad būs vairāk pieejamas visādas vīzas, lai cilvēki brauktu uz šejien. Varbūt ir kaut kādi specifiski jautājumi, jo es nezinu, tik daudz visādas intereses cilvēkiem ir. Jā, varbūt Latvijas startupiem ir aktuāls jautājums, kā pārcelties uz vīzām šeit. Cik sarežģīti dabūt green card? Sarežģīti, bet to nevajadzētu, individuāls jautājums nevajadzētu vaicāt šeit, tāpēc ir cilvēki ieradušies, lai apmainīties vizītkartēm un uzdot šos personiskos jautājumus pēc tam, jo laiks iet, būs. Es īsti gribēju uz to atbildēt, lai tādu kā green card dabūt uzreiz nav iespējams. Tev jādabūj sākumā vīza un tad jādabūj green card. Vai vienīgais veids, kā var dabūt green card, tas ir uzreiz piedalīties loterijā, vai arī aprecoties ar ASV pilsoni. Es aprecējos ar ASV pilsoni un pagāju pusotru gadu. Vēl ar loteriju. Bet green card tas tāds ceļš, uz ko ir jāiet, uz tā uzreiz stot. Tas ir jāiet. Varbūt kādi ir jautājums, es nezinu par kontaktvēršanu, uzņēmumu dibināšanu. Es zinu, ka jums vienkārši varbūt par investīciju apjomu, vēl viens lietas gribēju pateikt. Latvijā un citās valstīs ir maldīgs priekšstats, ka, ja tu gribi atvērt uzņēmumu, tev baigais kapitāls ir jāinvestē. Tā tas nav, jo tas viss atkarīgs no vīzas. Un Latvijai, kā es teicu, ar Ameriku ir noslēgts līgums, kas atļauj Latvija ar Ameriku ir noslēgts līgums, kas atļauj latviešiem dabūt vīzu kā E2, un tās vīzas nosacījumi nenosaka, kāda minimāla kapitālam tieši jābūt ieguldītam. Tas nozīmē, ka jūs varat ieguldīt $20,000 ASV dolāru, 50, 100, tas atkarīgs no tās uzņēmējdarbības veida, ko jūs veiksiet. Bet es vienkārši gribu paskaidrot, ka nav jādomā, ka tiem jābūt 100 un 500,000. Tā varbūt tiešām maza summa, tas atkarīgs no tā uzņēmējdarbības veida, ko jūs varat pamatot, ko jūs šeit darīsiet. Ok. Pēc tam... Es došu tos vizītkartes, tā kā jūs tad man rakstīt, es esmu ļoti atsaucīga, visiem atbildēšu un jā. Paldies, Inesai. Kā mums ir citām kompānijām, kāds cilvēks gribētu kaut ko izstāstīt vēl? Varbūt, vai tieks... Tev visu. Tad varbūt pēdējais slaids bija šāds te. Otro mēs tā kā izrunājām, bet jautājums par nākošiem soļiem par Kalifornijas meetup nepieciešamību. Te būtu vajadzīga tā kā doma vai šāds vispār kāds tikšanās ir jātaisa regulārs, vai viņām ir jēga vai nav. Kāda ir viedokļi? Vai cilvēks spēj paši saorganizēties vai, teiksim, kur tāds mēs griezties? Kāds varētu būt idejas? Jo šis bija pirmais mēģinājums savākt cilvēkus kopā, paskatīties, vai viņi spēj kaut kādā veidā, viņiem kaut kādas kopējās intereses, vajadzības, veidi, kā komunicēt, vai pārējiem uz virtuālo vidi, kā tā bija piedāvājums attiecībā par Latvian community. Tas ir virtuālā tālā. Piedāvājums bija tāds, ka regulāri droši vien ir labāk virtuāli, bet klātienes tikšanās noteikti nevajag zaudēt. Ok. Jums ir tāds fórums virtuāls, ka jūs regulāri varat postot lietas un apmainīties. Bet virtuāli varētu būt regulāri tā kā webcast, ka visi sažās pie webkamerām. Nē, nevajag domāt par cilvēku, kas domā, ka katru nedēļu vai vienreiz mēnesi regulāri satiksies. Es domāju, ka tas... Nē, varbūt vajag reizes dekātas kalmiskās spēles, reizes 4 gados vai reizes gadā. Nē, tāpēc jautājums. Ja gribās satikties regulāri, bet mēs tiekamies viena daļa vai klātesošiem reizi nedēļā vismaz. Kaut kādā veidā, tādā viscitādākā. Jā, tā kā latviešu tikšanās un piedīvoši daudz. Nē, bet varbūt vajag apvienot kaut kādām, nevis tā kā mēs esam mēģinājuši šeit uztaisīt, ka biznesa kompleksā, nezinu, tāda formāli, bet kaut kādas kopā ar citām aktivitātēm, vienkārši kaut kādas līdzīgas intereses un cilvēku Latvijas. Jā, man liekas, tā lielāka problēma būtu tas, ka tieši profesionāļi un cilvēki, kas ir ikdienā,
kā karjeras savā tajā zenītā, teiksim tā, varbūt tas laiks ir ierobežotāks, un tad arī, un arī varbūt nav tiešām tik daudz laika un tā vēlme regulāri satikt citus latviešus. Tas varbūt mainās, kad ir maz bērni, un sāk iet skolā un vairs nerunā latviski, un tad varbūt gribās to latviešu vidi vairāk. Tas ir tas brīdis, varbūt jaunākiem cilvēkiem, kad tas parādās. Bet pietiekuši daudz, man liekas, jaunu cilvēku apgrozās arī tieši latviešu namā un arī tajās kulturālajās un tāda veida aktivitātēs, tā kā es domāju, tā iespēja satikties un arī uzturēt un kontaktus un iepazīt citus latviešus ar visām iespējamām profesijām patiesībā varbūt tikai savā laukā, tā tās iespējas ir. Un arī virtuālā platforma, es personīgi esmu tas cilvēks, kas apziņo visus man zināmos vai zināmos e-pastus, teiksim tā, mums ir Facebook lapa, ir Facebook grupa, teiksim, neformālām tādām lietām, kur apspriest, apziņot. Ir Twitter, ir Instagram, ir visas šīs platformas, tā kā Latviešu biedrība tieši ir tas galvenais turētājs, kas to dara. Bet mēs tāpat, jebkuras citas lietas, mēs arī palīdzam cilvēkiem, kas ir atbraukuši dzīves vietu sameklēt, gadās, kad izmitinām pie sevis mājās, nav kur gluži, ir bezizreiz situācijas, jā, un palīdzam visādās, es teiksim, cenšoties mēbeles, dažkārt piedāvāju, kaut ko, kas meklē kaut kādas tās lietas un palīdzēt, un ja es zinu kādu cilvēku, kas var piedāvāt istabu izīrēt, tad es mēģinu savest šos cilvēkus kopā un tādā veidā, tā kā tā platforma ir, es nezinu, cik tas ir, varbūt, viņa ir pietiekoši universāla. Platforma, tas vienkārši kontaktēt jūs, tā kā patiešo, ja? Respektīvi, mums tas viss sākās ar Facebook lapu, kurā kāds cilvēks ieraksta. Es būšu jūsu pusē no tāda līdz tādam datumam, un redz, ka būtu ļoti pateicīgs, un vienmēr sakot, būtu ļoti interesēts tādi jautājumi. Mēs reiz hops visi kopā, ko darām, kurš ko var izdarīt, ja? Tā lapa saucās kā Facebookā ir... Ziemeļkalifornijas latvieši. Nē, ir tā lapa ir MK Latviens, tieši tāpat arī Twitterī. Katrā mēneša otrdienā, pirmajā viņiem ir tas stemišs kaut kāds ēšana, dešana kopā kaut kā rogā. Un tad arī pārējie tie, kas tur iebrauc iekšā, teiksim, tad viņi zina, ka tur tos latvieši tiek tur, ja? Un, ja tāds happy hour kaut kā tradīcija, cik līdz daudz Es negribu satraucēt šo runāšanu par nākošo satiksmi, bet es gribēju kaut ko paprasīt jums visiem. Es neesmu biznesmen, ja? Bet es arī mēģinu sākt non-profit, saprotu, Latvijā. Bet tā lieta ir šito, es zinu tik daudz, mēs runājam par beachhead šeit. Kāpēc nerunājam par beachhead tur? Katru gadu esmu bijusi Latvijā, 93. gadā. Es slow motion, es redzu to pārmaiņīšanu. Un tagad tik daudz cilvēku, tur visi saprot angļu valodu. Un tagad, tu zini, tā starpībā, tur ir liela robeža no Krievijas, Latvijā uz šejienes. Tu zini, es esmu arī lidotājs. Tev var iemācīt lidot 1/4 daļu maksa kā no turienes. Tur ir, es redzu tik daudz latvieši skrien projām no Latvijas. Un tur ir tik daudz, tur arī varētu aizvest atpakaļ, ja jūs gribētu kaut ko iedot manai valstī. There's a synergy when cultures come together. I'm half Russian, es esmu pus Krievs. Žēl, ka es labāk nerunāju krievu valodu. Bet Latgala rajona, tas, no kurienes esmu, tur daudz nabadzība. Bet tur ir tāda vislabākā mākslība visā pasaulē. Ir Mākslas akadēmija Latvijā. There's a possibility for cross-fertilization. I hear people talking about beachheads here, but why not going the other direction? Because there's so many opportunities there. Tā arī notiek. For example, Cirrus Aircraft. Mūsu sanīmēs Latvijas komūni ir tikko uz pusi samazinājusies, ir cilvēki atgriežas Latvijā. I have friends in the Soviet Union who would love to buy some of the airplanes that are available in the States. There's much greater possibility in both directions. Labs piemērs, kaut vai viens, bet labs piemērs būs arī man dzīvi kolēģi aizbrauc uz Latviju atpakaļ no šejienes. Viņi tagad strādā vienā uzņēmumā, kas taisa bezpilota helikopterus. Jā. Jā, viņi tie Rīgā par Mārbē. Jā. Ja es gribētu viņus satikt, Viņi programmē bezpilota helikopterus. Un tie, laikam, tas uzņēmums gan ir Krievijas, bet Krievijā nevar bezpilota lidmašīnas taisīt.
Es tev manu kartu, es Jā, viss varam runāt. Pārējais daudz, mēs